Sajauciet ūdeni un želatīnu un ļaujiet uzbriest leduskapī. Katliņā ielieciet ūdeni sīrupam, pievienojiet cukuru un glikozi. Uz vidējas uguns ļaujiet cukuram izšķīst. Tikmēr augstā glāzē ielieciet šokolādi, kakao sviestu, uzbriedinātu želatīnu, kakao pulveri un iebiezināto pienu. Turpiniet gatavot sīrupu, laiku pa laikam apmaisiet un vāriet tikai līdz parādās aktīvi burbuļi. Ielejiet karsto sīrupu šokolādē, ātri samaisiet un atstājiet uz 1 minūti. Sablenderējiet līdz gludai konsistencei, izvairoties no burbuļu parādīšanās maisījumā. Cieši pārklājiet ar pārtikas plēvi un ievietojiet leduskapī vismaz uz 8 stundām. Sajauciet ūdeni un želatīnu un ļaujiet uzbriest leduskapī. Katliņā ielejiet ūdeni sīrupam, pievienojiet cukuru un vāriet uz vidējas uguns. Vārīšanas laikā nemaisiet, jo cukurs kristalizēsies un sabojās sīrupu. Gatavs sīrups būs gaiši dzintara krāsā. Tikmēr uzsildiet saldo krējumu līdz 50–70 grādiem. Rūpīgi maisot, pamazām ielejiet karsto krējumu. Turpiniet gatavot uz vidējas uguns līdz 115 grādiem. Miksera bļodā pāris minūtes sakuliet olu dzeltenumus un brūno cukuru. Palieliniet miksera ātrumu un lēnām ielejiet karstu karameli dzeltenumos. Sakuliet līdz maisījums kļūst bāls, blīvs un gaisīgs. Izkausējiet želatīnu un uzmanīgi iemaisiet karameļu krēmā, pēc tam atdzesējiet līdz 35 grādiem. Saputojiet augstu saldo krējumu, līdz tas sasniegs izkusuša saldējuma konsistenci. Viegli iecilājiet to atdzesētā karameļu krēmā un izmantojiet nekavējoties. Piepildiet silikona veidnes ar karameļu musu un sasaldējiet vismaz 6 stundas. Miksera bļodā ar plakanu uzgalu sajauciet izsijātus miltus, cukuru, mandeļu miltus, kakao un sāli. Maisiet 1 līdz 2 minūtes. Pievienojiet ļoti augstus sviesta kubiņus un samaļiet vidējā ātrumā līdz mitru smilšu konsistencei. Tikmēr izkausējiet šokolādi, nepārsniedzot temperatūru 40–50 grādus. Pievienojiet olas un šokolādi, apstādiniet mikseri tik līdz mīkla kļūst viendabīga. Ievietojiet mīklu starp 2 plēves loksnēm un izrulējiet to 2 mm biezumā. Der arī cepām papīrs, silikona paklājiņi, teflona loksnes.
Izrulēto mīklu ievietojiet ledusskapī uz vismaz 3 stundām, vai sasaldējiet un tad pirms izmantošanas atkausējiet. Taršu pamatnēm izgrieziet apļus un sāniem garas strēmeles. Ievietojiet strēmeles riņķos pa vienai un piespiediet uz sāniem. Pēc tam ielieciet mīklas apļus un piespiediet, lai savienotu malas. Ja kādā brīdī mīkla kļūst pārāk mīksta, lai ar to strādātu, ievietojiet to ledusskapī uz 5 minūtēm. Lieciet ledusskapī uz vismaz 1 stundu, tad ar asu nāzi nogrieziet lieko mīklu. Cepiet apmēram 15 minūtes iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī. Izmantojiet perforētus riņķus un perforētu silikona paklājiņu Airmat, labākai siltuma cirkulācijai. Izmantojiet arī perforētas cepešpannas vai novietojiet paklājiņu tieši uz cepeškrāsnes režģa. Pretējā gadījumā ar dakšiņu saduriet mīklas pamatni. Izkausējiet šokolādi līdz 40–50 grādiem. Pievienojiet eļļu un samaisiet līdz viendabīgai konsistencei. Pievienojiet vafeles un samaisiet, līdz tās visas ir pārklātas ar šokolādi. Katru tarti līdz pusei piepildiet ar kraukšķīgu kārtu, nedaudz izlīdziniet, lai tā ir vienmērīga, bet ne pārāk cieši. Tartes lieciet ledusskapī uz 30 līdz 60 minūtēm. Sajauciet ūdeni un želatīnu un ļaujiet uzbriest ledusskapī. Katliņā uzkarsējiet pienu ar liķieri līdz 60 grādiem. Karsto šķidrumu pamazām lejiet olu dzeltenumos, enerģiski maisot. Visu lejiet atpakaļ katliņā un uzkarsējiet līdz 82 grādiem, labi maisot ar putojamo slotiņu.
Noņemiet no uguns, pievienojiet želatīnu, labi samaisiet. Abas šokolādes lieciet augstā glāzē un pārlejiet ar karstu krēmu, atstājiet uz minūti. Tad veidojiet emulsiju ar iegremdējamo blenderi. Saputojiet augstu saldo krējumu līdz izkusušas saldējuma konsistencei. Šokolādes krēmu uzmanīgi sajauciet ar saldo krējumu un izmantojiet nekavējoties. Lejiet krēmu pa virsu kraukšķīgai kārtai līdz staršu malām. Ielieciet leduskapī uz vismaz 2 stundām. Šokolādes glazūru augstā glāzē līdz pusei izkausējiet mikroviļņu krāsnī, tad sablenderējiet līdz glazēšanas konsistencei. Iemērcējiet sasaldētos karameļu musa gabaliņus glazūrā un katru lieciet uz tartēm. Vai arī novietojiet musa gabaliņus uz režģa un aplejiet ar glazūru. Izvēlieties atkarībā no musa formas. Dekorējiet pēc vēlēšanās. Mēs pielikām šokolādes skaidiņas apkārt, vidū šokolādes dražeju un baltās šokolādes dekoriņus. Ļaujiet tartēm atkūst leduskapī apmēram 2 stundas un izbaudiet.